Šodien mēs turpināsim vēdera preses vingrinājumus. Darīsim viņus nedaudz smagākus, jo pieņem, ka visi jau iepriekšējos ir apguvuši. Mums tāpat ir paklājiņš, 2 pudeles krēslas, un to visu mēs arī izmantosim. Pirmais vingrinājums tomēr būs drusciņ saudzīgāks. Viņš ir izmantojams tādā gadījumā, ja ir cilvēki, kuriem sāp mugura, ja visus vingrinājumus darīt nevar. Mēs pārliekam vienu kāju pāri un šādi te valkam pie sevi. Ir vingrinājums turoties līdztekās, lai trenētu vēdera savilcēju muskuļu apakšējo daļu. Un sakarā to, ka viņš ir ļoti grūts, daudz cilvēku viņu nevar izpildīt. Šajā vingrinājumā to var izdarīt lieliski. Un, ja gribās viņu padarīt vēl nedaudz grūtāku, tad vienlaicīgi ir būtiski, jebkurā preses vingrinājumā pilnīgi līdz galam atpakaļ nelaisties, lai sanāk drusciņi visu laiku tonusā. Un šeit vietā ir jābūt pievilktie pie zemes. Labi. Tad ejam tālāk, paceļam šādi kājas augšā, rokas šeit, šis vingrinājums ir grūtāks, un katru reizi ceļoties nedaudz sagriežamies sāniski. Vingrinājums ir jūtams jau no pirmajām reizēm, tādēļ, kad bez kustības savilcējs ir vēl rotācija, un jebkura muskuļa stiega ieslēdzās vēl krietni vairāk šajā vingrinājumā. Nākamais. Paceļam rokas kājas augšā un vienlaicīgi gan ar rokām, gan ar kājām stiepamies uz augšu. Pēc jebkura preses vingrinājuma obligāti ir jāizstiep šī muskuļa grupa, lai būtu gurniņi brīvi un lai gaita vienmēr būtu rotaļīga. To var izdarīt, izmantojot krēslu, šādi uzliekot kāju uz viņa un noliecoties uz priekšu. Ir būtu būtiski, lai mums stieptos šīta vieta. Ja var izpildīt, tad pievelkam kāju vēl pie sevi. Tieši šo pašu vingrinājumu var izpildīt arī uz paklājiņu, bet dotajā momentā es parādīju. Ja ir dīvāns, tad arī ideāli, jo kāju varēs izstiept visā garumā. Vingrinājums ar papildus svaru, kas ir vēl nedaudz grūtāks. Mēs paceļam kājas augšā, presa jau esat spindzināta, un liekam kājas uz vienu pusi. Svaru uz otru pusi. Un sanāk šāda te rotācija. Šis vingrinājums ir pietiekoši grūts, un pēc viņa obligāti ir jāizstiep preses muskuļi. To var darīt šādā veidā, uztaisot vingrinājumu no jogas, kas saucās kobra. Ja pie šī vingrinājuma sāp mugurkrusta daļā, kas ir pietiekoši bieži, tad izpildām viņu nedaudz vieglāk. Atstājot priekšā vienu kāju un tad liecoties atpakaļ. Ja slodze ir asimetriska, viņa nekad nenodara pāri mugurai. Šo principu var iemērot pie jebkura vingrinājuma. Ja viņai ir jūtama diskomforta sajūta, tad stiepiet tikai vienu pusi. Viss būs kārtībā, prese būs stalta un stāja arī paliks